Dažreiz ir vienkārši jāizver acis. Lai sāktu redzēt. Vienkārši mēs sākam redzēt ar visu pārējo. Mēs sākam dzirdēt, kas ir apkārt, sākam dzirdēt putnus, sākam sajust smaržas, līdz ar to saprast, kur mēs esam aizgājuši. Un pat aizverot acis, mēs joprojām redzam saules gaismas maiņas, ēnas, sākam sajust pēkšņi zemi, kā mainās zeme. Un jums pašiem būs interesantāk, ja jūs tiešām nevērsiet tās acis vaļā. Šīs dienas tēma – ceļojums. Un tas nozīmē ne tikai ceļojums mans ķermenis atrodoties citā telpā, bet arī ceļojums laikā un ceļojums varbūt kādā citā realitātē. Un kāda nozīme ir ceļojumam, mēs šodien mēģināsim atrast te nometnē. Vajag padzīvot kādu gadu, pusgadu ārzemēs, pastīties, kā ir tur. Tad, kad tu esi projām, tu jau īstenībā aptver, kā tev trūkst. Jā, es aizbraucu kaut kad apmaiņas programmā uz Franciju, uz Nicu. Tas gan bija ceļojums telpā, bet es dabūju redzēt, kāda ir pasaule, cita vieta. Kaut kā Latvijas ir tāds, vismaz tas, kas ir uz to Briseli aizbrauc, tāds aktīvs. Viņam vajag kaut ko rosīties, darīt. Un tā Brisele jau nevar tik daudz piedāvāt pretī, ko darīt. Tās pašas tautsdejas dejot, vai korī iet dziedāt, vai teātri spēlēt. Tas ir tas, kas viņiem pietrūkst, kāpēc viņi tur ir kopā. Mazliet pietrūkst dvēseles. Pietrūkst dvēseles tam visam, ko cilvēki tur dara. Mācos es Briselē, tādā lielā akmeņu pilsētā, kur ir maz parku. Un viss ir piegādnīts diezgan ļoti ar atkritumiem. Un tad tepat Latvijā visu to, kad mums nav baleta stangas vai varbūt pasniedzējiem nevar īsti samaksāt, tam visam kaut kā bija vairāk dvēseles un sajūtas. Un tad tāds prieks par to, ka Latvijā tomēr cilvēki ir kaut kādā ziņā dvēseliskāki. Varbūt man apkārt tikai viņi ir dvēseliskāki, bet tā ir mana Latvija. Manā Latvijā cilvēki ir dvēseliskāki. Reiz Alūksnes novadā Liepnas pagastā ieradās karalis un karaliene. Labi. Viņus sagaidīja karaļvalsts iedzīvotāji. Karalis un karaliene atbrauc uz skaistā karietē. Karietē bija iejaukti brīnišķīgi zirgi.
Tos zirgus valdīja kučieris. Tad karaliene un karalis teica kučierim: mīļo kučieri, vai tu nebūtu tik laipns kučieri un neapstātos šajā mirklī kučieri? Šorīt rīta ievirzē bija ceļojums, kad mēs ceļojām aizvērtām acīm. Un viņš bija ļoti līdzīgs kā pasaku ceļojumam, kad nezinu, kas nāks pretī, vai atnāks ragana un liks pārbaudījumus izturēt, lai varonis varētu augt, jeb atnāks kāda labā feja un iedos kādu brīnumu līdzekli. Un kariete apstājās. Karalis un karaliene izkāpa no karietes. Apsveicinājās ar karaļvalsts iedzīvotājiem. Īstenībā tas ir ceļojums pašam sevī. Katram pašam sevī, un pasaka tiek izmantota tikai kā instruments. Jo pasaka mūsu dzīvē ir tas, kas vārdiņš pasaka. Ir jau tas, ka viss jau ir priekšā pateikts. Pasakā viss jau ir priekšā pateikts. Ir pateikti gan uz kurieni jāiet, gan kā jāiet un kas ir jāņem līdzi. Jā, un dodoties varbūt ceļojumā caur pasaku, ceļojumā pie sevis uz savu pasauli, uz savu karaļu valsti, droši vien, kad ir jāņem līdzi liela uzticēšanās, liela uzrīkstēšanās, bet noteikti nav jāņem līdzi kritika. Nevajadzētu ņemt līdzi šaubas un kaut kādu taisnprātību, un kad ir tā. Rauksim goda apli ar ietnu, un kučieris iejūta zirgus. Karietē mirdzēja karalis un karalienē. Visi šie tēli dzīvo mūsos. Kaut kāda brīdi ir arī karalienē, arī tādā padzīvojušā sievietē, kur arī ir vēl kaut kāda princeses daļa, kurai arī viņai kādreiz ir jādod vaļa. Kādreiz kaut kur jāpazaudē savu kurpīti un jāgaida, kad kāds atnesīs un jāuzticās. Un raganai ir vieta mūsos, un raganai ir īpaša vieta mūsos. Tā ir tā arhetipiskā, tā senā mātes daļa, kas ir ļoti gudra, jo ragana jau ir ļoti gudra. Tāpēc jau arī iet pie viņas pēc uguns, pēc padoma, pēc ceļa. Jā, tieši iet pie raganas, neviens jau neiet pie princeses. Un es saku, princesīt, saki man lūdzu, kur man iet? Es esmu bijusi vistālākajā, tur, kur es esmu bijusi, es esmu bijusi Šveicē. Es esmu bijusi Igaunijā. Uz Ameriku biju ar dziedāšanu, uz nometnēm un uz Dienvidāfriku biju ar ģimeni. Svarīgākais, ko es atceros, tas ir emocijas, protams. Man svarīgi ceļot, tāpēc, lai es arī izzinātu, kā citur dzīvo cilvēki. Man arī tas ļoti interesē, kā citur dzīvo šādās interesantās valstiņās, kā piemēram Dienvidāfrikā, tur mazajās nabadzīgajā Zimbabvē un tā. Nabadzība šausmīgākā. Tāpēc arī jāmācās novērtēt to, kas pašam ir. Ceļojums ir arī, teiksim, manā skatījumā tāda lieta, kur tu vari pārbaudīt draugus. Ja? Nevelti ir tāds sens teiciens, ar viņu varētu kalnos kāpt kopā. Un tu uzzini, kurš tev ir īsts, patiesas draugs grūtībās. Ja? Man, teiksim, personīgi šis, nosauksim to tā, ceļojums leļu pasaulē, priecē allaž, jo neviena diena, neviens mirklis nekad neatkārtojas. Un es vēlos ceļot, kamēr būšu spējīgs to darīt. Iesim skatīties. Mēs runājam vairāk par to ceļojumu veidu, kad es ņemu kaut kādas vecas fotogrāfijas un mēģinu iedziļināties tā laika dzīvē caur šo iztēli, skatoties uz bildēm. Vajag ne tikai glabāt kastītē bildes, bet arī likt viņām dzīvot un ļaut citiem ceļot tajos piedzīvojumos vai pārdzīvojumos, kas tajās bildēs ir fiksēts. Pašam sevī ceļot, ja saprast, no kurienes es nāku, kas ir mani senči, kas ir mani radi, tuvinieki, draugi. Bet vai cilvēks var doties piespiedu ceļojumā?
Manās rokās ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 akmeņu. Iedomāsimies, ka katra no tām varētu būt viena ģimene. Ja tā, tad manās rokās ir 17 ģimenes. 1949. gadā no Alūksnes apriņķa vien tika deportēti 1500 cilvēki no 468 ģimenēm. Man liekas, ka es esmu 4 gadu laikā strādājot pie Latvijas vēstures grāmatas par Otro pasaules karu bildēs sapratis, kas karā ir varonība. Un tā ir tā vienkāršo cilvēku spēja vistrakākajos brīžos palikt cilvēkam. Kādreiz gadījies pa sapņiem aizklīst kaut kādos citos laikmetos un piedzīvot lietas, nosapņot kaut ko tādu, ko citi varbūt sauc par déjà vu. Es esmu bijusi uz liela koka kuģa, braukusi garām ļoti skaistai pilsētai ar baltiem torņiem un redzējusi tik brīnišķīgi dzidru ūdeni, kāds mūsdienās vairs nekur nav. Tad, kad tu savā mazajā pasaulē ieraudzīsi kādu, kurš ir savādāks, tad tu cilvēks spēsi arī novērtēt to, ka jā, savādība nav nekas tāds, kas būtu kaut kas ārkārtējs un kas būtu nepieņemams. Pasaulē tas visur ir. Dodoties ceļojumā, noteikti ir jābūt labai noskaņai un cerībai no šī ceļojuma gūt daudz labas emocijas. Un, protams, dodoties ceļojumā, vajag līdzi arī labus draugus un pierakstu burtnīciņu, kur atzīmēt katras dienas iespaidus. Ceļojums īstenībā ir mācības. Jo profesionālāks ceļotājs, jo mazāk mantu ir. Зуб, вишти, pārējo visu nopirkt. Ну как что? Все то, что необходимо. Жена. Tā kā tagad man jāsaka mazliet salikt prāti kopā, ko man nozīmē ceļojums. Ceļojums dabā, no punkta A uz punktu B. Ceļojums arī laikā, izzinot pagātni. Nu varētu varbūt pirmo velo turiādi un laivu braucienu, kad ir laivas apgāzušās. Turku pupa māca, turku pupa ceļo uz Angliju. Anglijā bija aizslēgta, atslēgā bija nolausta. 1, 2, 3, nu tu esi visiem grēpiem tīrs.